Šeit dzīvo Juris. Sveicināti. Sveicināti. Vai Juris būtu? Juris ir. Mēs gribētu ienākt un paskatīties, kā jūs jūtaties pirms pasākumu. Drīkst? Mēs tā organizējam. Ko jūs organizējat? Kas ir pēdējās lietas, ko jūs savākat kopā? Mēs tā pēdējos savākām cilvēki, kuru kādu dziesmu dziedās. Lai šie kungi abi, kuri no žūrijas, teiksim, lai viņi izvērtē Ģirds un Aivars, ja, kuri no žūrijas, kur, teiksim, izstrādāt savu sistēmu, kā vērties konkursants. Jūs varētu varbūt pastāstīt, kas ir tie kritēriji, pēc kā tiks vērtēti konkursanti? To es domāju, ka Aivars Alziņš, viņš būtu tā kā, nu, galvenais konkursa direktors, ja? Žūrijas. Ir tādi trīs lieli vaļi, uz kuriem šādi konkursi turas. Tas ir vokālā prasme, otrs tas ir artistiskums, dziesmas izpildes manieri, un, protams, trešais, tā kā tas nav radio konkurss, tas ir skatāms konkurss, noteikti tiks vērtēt arī vizualitāte, atbilstība, vizuālā tēla atbilstība dziesmai. Izklausās ļoti nopietni. Ļoti. Un pēc dziesmu izvēles, kāda ir iespējamība, ka vai nu Jūrmala vai Rīga vinēs? Tā kā mēs esam žūrijā konsekventi noteikuši, ka, lai mums nepaziņo, no kuras vietas, vai tas ir jūrmalnieks vai rīdzinieks, tā ir mana konsekventa vēlēšanās, tad neviens, kamēr žūrija vērties, neviens nezinās, no kuras vietas tas ir. Tas var, protams, ietekmēt žūrijas lēmumu, lai to neietekmēt, mēs arī palūdzām, lai nenosauc. Lieliski. Es domāju, tas ir ļoti pozitīvi. Objektīvi, tieši tā. Nu, protams, žūrijai ir arī savas skumjas, jo līdz pulksten cikiem tagad ir laiks. Nav daudz, jā. Parādām laiku. Parādām laiku, ir pusstunda, nav iesniegt neviena aploksnīt. Tātad jūs pieņemat arī kukuļus? Protams. Kukuļu tautas labklājību. Mēs ziedojam. Maizi ēdam, nu sviestu jau pliku neēdīs, jā, ir ar kukuli. Labdarībai nodosim šo naudu, to jau, protams, viņi vēl nezina, bet vai tas ietekmē žūrijas lēmumu, tas nav zināms, šaubos. Jā, bet es vienreiz pa visiem šiem gadiem gribētu redzēt, kāds izskatās kukuls žūrijai. Nav man vēl izdevies. Šodien, laikam, būs tā iespēja. Varbūt, jā, es gaidu, vēl pusstunda ir palika. Labi, paldies jums žūriju un Jūrmalas organizatori, un ļausim jums vēl pabeigt nepabeigtās lietas.